Šodien es jums pastāstīšu par to, kā atgriezt otro jaunību mūsu nervu šūnām, jeb neironiem, un kā mums tam var filmas šūnas. Sākumā jautājums zālē. Vai kāds no jums pat personāžu? Tieši tā, tas ir Ronalds Reigans, jeb ASV prezidents no 81. līdz 89. gadam, kura darbība vistiešākajā veidā sekmēja PSRS sabrukumu. Šis noteikti būs vieglāks jautājums, vai kāds atpazīst, kas tas par varoni? Supermens, tieši tā. Tas ir Kristofers Rīvs, jeb amerikāņu aktieris un filmu producents, kurš savu ieguva tieši ar Supermena lomu 73. gadā. Kāpēc es jums par viņiem abiem stāstu? Reiganam 83 gadu vecumā konstatēja strauji progresējošu Alzheimera slimību. Kā rezultātā savas dzīves nogalē viņš bija zaudējis mentālās spējas un vairs nebija spējīgs pat atpazīt tuviniekus. Turpretim Kristofers Rīvs 43 gadu vecumā pēc kritiena no kļuva paralizēts un visu atlikušo dzīvi pavadīja ratiņkrēslā. Un kas šiem diviem cilvēkiem ir kopīgs? Man ir problēma. Jā, tātad, kas šiem diviem cilvēkiem ir kopīgs? Vienā gadījumā slimības dēļ, otrā gadījumā traumas dēļ notika nervu šūnu bojāja, kas noveda vai nu pie smadzeņu bojājumiem vai pie paralīzes. Un kas tad vispār ir neirodeģenerācija? Tas ir progresīvs neironu struktūru un funkciju zudums, kā arī bojāja, kas nozīmē, ka mūsu nervu šūnas vienkārši atsakās darboties un iet bojā. Šeit ir pāris fakti par to, kādas neirodeģeneratīvas slimības ir. Tās ir tikai tās zināmākās, taču jāpievērš uzmanība tam, cik miljoni īstenībā ar to slimo. Un šeit ir uzskaitīts tikai dažas. Īstenībā ir vēl un vēl. Un tas galvenokārt ir raksturīgs ar to, ka iet bojā smadzeņu un muguras smadzeņu neironi, kā rezultātā tas noved pie kustības, atmiņas, runas traucējumiem un beigās pie pilnīgas personas rīcību nespējas. Un, ja šīs slimības galvenokārt skar tieši cilvēkus dzīves nogalē, tad mugurkaula traumas ir tās, kas ir raksturīgs tieši jauniešu auditorijai. Visiem labi zinām piemēri ir jaunieši, kas lec uz galvas nezināmās ūdens tilpnēs vai cieši motociklu vai auto avārijās. Kā rezultātā notiek mehāniski muguras smadzeņu nervu bojājumi, kas lielākoties noved pie paralīzes. Un ko es gribētu uzsvērt, ka ne pret vienu no šīm problēmām šobrīd nav ne medikamentu, ne terapiju. Un visiem labi zināms piemērs par to, ka norājot ķirzakai asti, tā ir spējīga to atjaunot, jeb reģenerēt. Un kāpēc ir tā, ka diezgan daudzi primitīvi organismi spēj atjaunot locekļus vai ķermeņa daļas, turpretī mēs kā radības kronis to nespējam. Taču es jums tūlīt pastāstīšu, ka īstenībā iespējams mēs tomēr varam, jo mūsos ir tādas apslēptas rezerves. Un vai jūs ticāt, jūs teikt, ka šīs rezerves ir apslēptas mūsu ādā, un iespējams, ka tieši ādas šūnas varētu būt tās, kas palīdzēs mums atrisināt neirodeģenerācijas problēmas. Iespējams, skan nedaudz pēc fantastikas, taču es jums tūlīt pastāstīšu, ka tā īstenībā ir realitāte. Un tās apslēptās rezerves, par ko es runāju, ir cilmes šūnas. Visi noteikti ir dzirdējuši, ka tādas ir, taču kas tad tas īsti ir? Tās ir šūnas, kuras ir spējīgas dalīties un sevi atjaunot, kā arī ir spējīgas veidot specifiskus organismu šūnu veidus. Piemēram, nervu šūnas, ādas šūnas, muskuļu šūnas, kaulu šūnas un tā tālāk. Un ilgu laiku tika domāts, ka cilmes šūnas ir atrodams tikai embrionālās attīstības laikā, taču jau ir zināms, ka veidojoties embriju nervu struktūrām cilmes šūnas no turienes izceļo ārā un aiziet uz dažādām organismu daļām, kur saglabājas pēc tam arī cilvēkam piedzimstot un dzīves laikā. Un kur tad mūsos cilmes šūnas ir? Nelielos daudzumos tās ir smadzenēs, vairāk jau tās ir kaulsmadzenēs, nabasaites asinīs, taukaudos un arī ādā. Un kāpēc mēs pētam tieši ādas šūnas? Tādēļ, ka ādas šūnām ir tāda interesanta īpašība, ka tās spēj veidot arī citus šūnu veidus, tajā skaitā arī nervu šūnas. Un kā tad mēs to dabūnam gatavu? Es jums tūlīt pastāstīšu. Tātad, laboratorijā mēs audzējam cilvēku ādas šūnas, tā viņas mikroskopā arī izskatās, audzējam tādos speciālos plasmasas traukos, un, kas ir būtiski, šūnas ir dzīves. Tāpat kā visi dzīvi organismi, tām ir jāēd. Tādēļ mēs tās regulāri barojam, nodrošinām piemērotus apstākļus, tā lai šūnas ir laimīgas, aug, dalās, un līdz ko tās ir saugušas, mēs tās diferencējam, jeb pārveidojam. Un šis ir tas solis, kurā mēs mēģinām no ādas šūnām iegūt neironus.
Un kā mēs to panākam? Mēs tās barojam ar specifiskiem augšanas faktoriem, kas dabiski mūsu organismā producē tieši nervu šūnas. Un tā 2 līdz 3 nedēļas šūniņas aug, priecājās, ēd, ko mēs tām dodam, un pēc 3 nedēļām mēs tās savācam un skatāmies, kas tām ir vēderā un cik lielā mērā tās ir kļuvušas par neironiem. Un kas tad ir tie parametri, ko mēs analizējam? Pirmkārt, mēs skatāmies, kā ir mainījusies morfoloģija, jeb ārējais izskats, un tad jau skatāmies dziļāk, kā mainās gēni, proteīni, kādus augšanas faktorus šūnas izdala, un izdarām secinājumus par to, cik lielā mērā no ādas šūnām mēs iegūstam nervu šūnas. Un tagad nedaudz parādīšu jums to eksperimentālo procesu. Tātad runājot par gēnu analīzi, visi noteikti ir dzirdējuši par to, kas ir DNS, ka tas nes mūsu ģenētisko informāciju, un visās šūnās tas ir vienāds, taču būtiski ir tas, ka dažādos šūnu veidos dažādi gēni ir aktīvi vai neaktīvi, kas arī nosaka šūnas specifisko funkciju. Un tas, ko mēs mēģinām panākt, kādas šūnās pēc tāpas pārveidošanas ieslēdzās nervu šūnu gēni. Un tas, ko es redzu savos rezultātos, ka tiešām ar tiem augšanas faktoriem, ko mēs tām dodam, mēs spējam ieslēgt un aktivizēt nervu šūnu gēnus, kas tālāk arī nosaka to īpašības. Līdzīgu efektu mēs mēģinām panākt arī ar proteīniem, jeb olbaltumvielām. Šajā gadījumā tie nevis ieslēdzas vislēdzas, bet tie vai nu tiek producēti vai netiek. Un šādas skaistas bildes, tas nav Photoshops, tiešām mēs mikroskopā tādas skaistas šūnas redzam. Un kā mēs to panākam? Mēs krāsojam šūnas ar tādām specifiskām fluorescentām krāsvielām, kuras ieiet iekšā šūnā un saistās pie tā proteīna, ja tas šūnā ir atrodams. Un tas, ko mēs redzam, ka tiešām pēc diferenciācijas šie nervu proteīni tur parādās. Un vēl viens parametrs, ko mēs analizējam, ir, vai šūnas izdala nervu šūnām raksturīgus augšanas faktorus. Jo, kā jau minēju iepriekš, nervu šūnas mūsu organismā izdala tādus specifiskus proteīnus, kuri pēc tam pozitīvi ietekmē apkārt esošās šūnas, veicina to dzīvotspēju, kā arī funkcijas realizāciju. Un tas, ko mēs panākam, ka ādas šūnas, pamatā tāda krāsu reakcija, jo spilgtāks krāsojums, jo vairāk tas konkrētais proteīns tiek sekretēts. Un tas, ko mēs panākam, ka tiešām dažos paraugos pēc diferenciācijas sāk sekretēties tādi faktori, kas vienkārši šādas šūnās nav. Līdz ar to mēs panākam to vēlamo efektu. Un tas, ko es gribēju parādīt, ka pirms mēs nonākam līdz tai sausajai zinātnē, kur ir tikai statistikas, grafika, diagrammas, mēs īstenībā izējām cauri ļoti skaistam eksperimentālam procesam. Un es jums tagad par to tā stāstu, taču iespējams kāds no jums prāto, cik tas īstenībā ir aktuāli un vai reāli kāds ar to pasaulē nodarbojas. Tad es jums gribētu dot pāris faktus. Pirmkārt, 2012. gada nogalē Nobela prēmiju medicīnā un fizioloģijā saņēma britu un japāņu zinātnieki par cilmes šūnu pētījumu, kurā tie parādīja mehānismu, kā no specializētas šūnas mēs varam dabūt embrionālo šūnu, respektīvi šūnu, kurai piemīt neierobežots potenciāls veidot jebkuru šūnu veidu. Un, protams, starp citu, tieši japāņu zinātnieka pētījumā bija parādīts, kā no ādas šūnas iegūt neironu. Protams, viņu metodas, salīdzinot ar tām, ko izmantojas, ir daudz sarežģītākas, jo tiek izmantota gēnu inženierija. Taču pēc tām metodēm, kā strādājam mēs, jau šobrīd, 2014. gadā, ASV un Spānijā ir uzsākti otrās fāzes klīniskie pētījumi, tātad pētījumi uz pacientiem, kur tiek izmantotas kaulu smadzeņu šūnas viens konkrēts neirodeģeneratīvas slimības ārstēšanā. Un kā tas process notiek, tātad no pacienta kaulu smadzenēm tiek iegūtas cilmes šūnas, kuras tiek laboratorijā pavairotas, diferencētas pēc tādiem pašiem protokoliem, kā to daram mēs, un pēc tam transplantētas pacientam muskuļos vai muguras smadzenēs. Un tas, ko es gribētu uzsvērt, ka ādas šūnas un kaulu smadzeņu šūnas pēc savas būtības ir ļoti līdzīgas, un tie rezultāti, ko es iegūstu maģistra darbā, jau korelē ar tiem, ko ir uzrādījuši šī pētnieki, kas jau izmanto šīs kaulu smadzeņu šūnas terapijās. Tā kā arī ādas šūnām ir potenciāls. Un uz ko tad mēs tiecamies? Mēs tiecamies uz laimīgiem, aktīviem, dzīvespriecīgiem senioriem, kā arī uz cilvēkiem, kuri pēc paralīzes ir spējīgi uz savām kājām piecelties no ratiņkrēsla un atgūt dzīves kvalitāti. Un es tiešām ticu, ka jau mani bērni pieredzēs, ka šāda veida terapijas ir ikdienas realitāte. Paldies jums par uzmanību!